Uz sarunu par mārketinga, reklāmas, kā arī sabiedrisko attīstību perspektīvām Latvijā Tautas TV aicinājām reklāmas un sabiedrisko attiecību nozares speciālistus. Interneta žurnāla par brand.lv autors Krišjāns Papiņš un sabiedrisko attiecību kompānijas PR Holding projektu vadītājs Matijs Nīmans analizē pārmaiņas mēdīju attiecību un reklāmas tirgū. Krišjāns Papiņš uzskata, ka sākoties ekonomiskajai krīzei mārketinga un sabiedrisko attiecību tirgu ir skārušas fundamentālas pārmaiņas, tāpēc turpmāk konkurētspējīgas būšot tikai tās kompānijas, kuras piedāvā daudzpusīgākus un uz klientu vajadzību un uzrunāšanu orientētus produktus. Mainīsies tā sociālā vide, kurā darbojās uzņēmumi, kurā viņi miedarbojās ar saviem klientiem. Attiecīgi, mēdīju vide kļūs vēl fragmentētāk nekā līdz šim, un es domāju, ka daudz lielāku lomu iegūs tīri efektīvi risinājumi, kas ir vērsti uz konkrētu mērķu sasniegšanu, nevis vienkārši abstraktas kampaņu dēļ. Savukārt PR Holding pārstāvis norāda uz to, ka atšķirībā no treknajiem gadiem klienti ir kļuvuši daudz prasīgāki un viņus interesē konkrēts rezultāts. Tādēļ arī izdzīvošot vienīgi tie uzņēmumi, kas klientiem spēšot piedāvāt tieši uz pārdošanas veicināšanu tendētus pakalpojumus. Mainījies uz šobrīd ir ļoti daudz kas. Un pirmkārt ir tas, ka uzņēmējs ir kļuvis prasīgāks gan pret mārketingu, gan pret PR, gan arī pret reklāmu. Viņš grib redzēt rezultātu. Un to var izmērīt šajā gadījumā, ja mēs runājam par sabiedriskajām attiecībām, reklāmu, mārketingu, tikai un vienīgi ar konkrētiem skaitļiem, kas parādās, vai pārdošanas apjomi krītās vai pieaug. Noteikti ir vērts maksāt par rezultātu. Es domāju, noteikti vērts maksāt par vīziju. Es domāju, vērts maksāt par stratēģiju, kura parāda to, kā tiks radīta vērtība ilgtermiņā. Jo vienkārši māksla nepārdod stratēģiju. Pārdod reāls redzējums par to, ko mēs varam no šī produkta uztaisīt. Jo nav jau grūti būt džemperu ražotājiem. Džemperus ražo Ķīnā par 10 centiem gabalā. Tur cilvēki gandrīz pa velti strādā. Un džemperus var saražot jebkurš, bet tikai dīzels ir spējīgs par šiem džemperiem paprasīt $120, kur reālā pašizmaksa varbūt ir $10-20. Un šī te mistiskā vērtība, kas tiek maksāt un kur cilvēki labprāt maksā, tā ir brenda vērtība. Tas ir tas, kā šīs džemperis pēkšņi kļūst viņa dzīvē ārkārtīgi vitāli svarīgs. Viņš saskata, ka tas ir viņa personības daļa. Šobrīd ir vērts maksāt par rezultātu. Ja konkrētā aktivitāte, akcija, reklāmas rullīts jums nes lielāku peļņu, par to ir vērts maksāt. Tikai pirms šīs maksāšanas ir jānoskaidro, ar kādiem līdzekļiem tas tiks panākts. Kā vienu no veiksmīgākajām pēdējā laika pārdošanas kampaņām Papiņš min ASV ātrās ēdināšanas uzņēmuma Burger King akciju, kur esot bijis spilgts piemērs tam, kā efektīvi uzrunāt patērētāju vajadzības. Jā, es domāju, ka krīze noteikti mainīs arī to, kā mēs saprotam kampaņas, tīri konceptuāli. Jo klasiskā kampaņa tur 60. un 70. gados tas bija radio, prese, televīzija, plakāts uz ielas iespējams. Bet šodien kampaņa ir mainījusies tīri konceptuāli savā dziļākajā būtībā, jo man nāk prātā uzreiz kampaņa, ko realizēja Burger Kings. Viņi vienkārši izņēma no ēdienkartes iecienītāko burgeri. Un pirms tam viņi izvietoja šajā restorānā kameras, kuras filmēja cilvēku reakciju, kuri atklājuši, ka viņa iecienītākais burgeris vairs netiek tirgots, vienkārši nonāca histērijā. Un šis materiāls, ko viņi ieguva filmējot šīs cilvēku reakcijas, uzzinot, ka tas viņa iecienītais burgeris vairs netiks nekad tirgots, viņas kļuva par pamatu gan televīzijas reklāmām, gan virālajiem klipiem internetā, gan faktiski visai kampaņai, kas tā kā sekoja pēc tam. Tas bija tas pamata kodols, kurš vienkārši eksplodēja pa visu Ameriku pēc tam. Un tas lika cilvēkiem diezgan daudz ko pārdomāt. Mēs jau zinām to, ka amerikāņiem ir ļoti aktuāli Coca-Cola un McDonald's kā viņa identitātes sastāvdaļa. Un ja viņiem paziņo, ka kopš šīdienas viņi vairs nevarēs nopirkt popkornu, tad viņiem tā ir nacionālā traģēdija. Bet ja viņiem vēl to parāda ar pierādījumu, tad tas ir jau kaut kas daudz spēcīgāks. Un īstenībā
es domāju, ka šāda tipa kampaņas arī būs tās, kuras parādīsies arvien vairāk un vairāk, jo tās ir tās, kuras strādā. Patiešām, kad cilvēks saprot, ka tam produktam viņa dzīvē ir ārkārtīgi vitāli svarīga loma, ka tas nav vienkārši skaists attēls ar lielu ābolus, kur ir ūdens lāsi, var visās svarīgas krāsās, un teiksim, tas viņam it kā varētu likt pirkt. Tās ir diezgan lielas muļķības cilvēkam. Viņa jāsaprot, cik šis produkts patiešām svarīgs ir viņa dzīvē, un viņš, ja to sapratīs, arī noteikti nonāks pie slēdziena, ko viņam viņš ir jāiegādājās. Tikmēr Matīs Nīmans atzinīgi vērtē neseno Latvijas mobilā telefona izplatīto paziņojumu masu mēdījiem saistībā ar tā dēvētā Tele2 meteorīta akciju. Šodien ir vērts maksāt tikai un viennozīmīgi par rezultātu. Un šī arī ekonomiskā krīze ir uzņēmējs piespiedusi izvērtēt, kādus rezultātus viņi sagaida no savu sabiedrisko attiecību speciālistu, reklāmas speciālistu vai marketinga direktoru. Noteikti nav vērts maksāt par kaut kādām haotiskām kampaņām, kuras tiek realizētas tikai realizēšanas pēc. Paskatīsimies uz Tele2 akciju. Uz tā fona, manuprāt, ļoti labs piemērs veiksmīgai kampaņai bija LMT paziņojums par to, ka Tele2 aktivitāšu rezultātā ir par 30% pieaudzis to cilvēku skaits, kas no Tele2 vēlas pārcelties uz LMT. Un, manuprāt, tas ir ar kaut kādiem minimāliem līdzekļiem īstenībā panākt ļoti labs rezultāts. Nav vairs tā iespēja veidot kampaņas, kuras nav savstarpēji saistītas. Nav vairs efektīvi veidot produktu, kurš netiek skaidri pozicionēts. Ir jābūt absolūti skaidrai koncepcijai par to, kas tas ir par produktu, kam viņš ir domāts, kādu tēlu mēs vēlamies radīt par šo produktu sabiedrībā. Un visam, kas tiek darīts ap šo produktu, ir jābūt vērstam uz šī tēla radīšanu, jo publicitāte pati kā tāda nepārdod. Uzņēmējiem ir ļoti daudz jāstrādā pie tā, lai šīs aktivitātes plānot, lai definētu tos mērķus, ko viņi grib sasniegt. Pārstāvi atzīst, ka šobrīd neviens uzņēmējs vairs nav gatavs maksāt par aktivitātēm, kuru mērķi un uzdevumi nav skaidri definēti. Viņuprāt, jau sen ir beidzies tas laiks, kad mārketinga, sabiedrisko attiecību un reklāmas kampaņas tika rīkotas haotiski, īpaši nedomājot par to, kādu labumu tas dos klientiem. Tā tas ir, ka faktiski var rakstīt 50 presrelīzes dienā un būt katru nedēļu lielākajos laikrakstos, bet tam var nebūt pilnīgi nekādas nozīmes, jo tas vienkārši nav vērsts uz jebkāda konkrēta piedāvājuma sniegšanu cilvēkiem. Jo, lai cilvēks varētu izvēlēties, mums ir jāuzrunā viņa vajadzības. Un es domāju, ka šis koncepts, kas pēc būtības nav reklāmā jauns, es domāju, ka viņš ar jaunu spēku atgriezīsies, jo faktiski šobrīd tas laiks, kad varēja taisīt kaut ko vienkārši tāpēc, lai kaut kas būtu uztaisīts un neviens nerūpējās par to, kādas tam bija sekas un rezultāts, tas laiks ir neatgriezniski pagājis. Uzņēmējiem es ieteiktu ļoti uzmanīgi izvērtēt to, ko piedāvā gan reklāma, gan mārketings, gan PR, kāds ir tieši piedāvājums un ar kādiem līdzekļiem tiks sasniegt konkrētie uzņēmuma mērķi.